tirgū jau viss ir skaidrs, tur divas galvenās personas ir pircējs un pārdevējs. Lūdzu, jā, nauda iet, Andeli iet. Par cik tā nāk šortiņi? Nu, šortiņi nāk pa 5 latiem. Bet kas jūsuprāt ir galvenā persona dziesmu svētkos? Nu, protams, ka dziedātāji un klausītāji. Un ne valsts prezidents? Un es domāju, ka nē. Ka nē. Lai noskaidrotu, kuras ir galvenās personas dziesmu svētkos, aptauju centrs ir veicis pētījumu, un pavisam drīz mēs arī uzzināsim, vai galvenā persona ir dziedātāji un dejotāji, vai tomēr prezidents. 10. vietā mūsu valsts premjerministrs. 9. vietā cilvēks, kurš ir visciešākajā saistībā ar mūsu valsts kultūru, un kā jums šķiet, kurš viņš ir? Kultūras ministre. 8. vietā speciālo dienestu darbinieki, tātad ugunsdzēsēji, policisti un, protams, arī daļās medmāsas no ātrās palīdzības. 7. vietā mūsu valsts prezidents. 6. vietā televīzijas ļaudis, kas palīdz svētkus radīt pieejamus visā plašā Latvijā. Lūdzu fokusu. Un te var pieregulēt tagad savus ekrānus. 5. vietā dziesmu svētku organizatori. Viņiem izvēlējos svētku sporta čības, būs daudz jāskrien. Un 4. vietā komponisti, mākslinieki, radītāji, visi tie, kuri nodrošina dziesmu svētku programmu. Redz, viņiem skaista somiņa, kur salikt iekšā visu, kas radīts. Jā. Un mēs esam pietuvojušies pirmajam trīniekam. 3. vietā salmu komplekts, un proti dziesmu svētku skatītāji platmalas saulē noderēs. 2. vietā baltais komplekts, dziesmu svētku virsdiriģenti un deju svētku virsvadītāji. Skaists šis komplekts, ļoti labs svētkiem. Un pašas nozīmīgākās personas dziesmu svētkos ir neviens cits kā dziesmu svētku dalībnieki, tātad skaistās dejotājas svētku kurpēs un skaistie dziedātāji tautiskās zeķēs. Bet sev par piemiņu no šīs mazās modes pastaigas es paņemu leģendāro High School Musical rokas somiņu.